Kapu digitalizācijas procesā viens no posmiem ir arī kapu grāmatu un reģistru pārrakstīšana. Šeit zem šīs podziņas apakšā slēpjas visi ieraksti, kas tika pārrakstīti no kapu grāmatām un reģistriem. Šeit ļoti labi varam redzēt, ka 1534 personas no pierakstiem kapos ir atrastas, un 122, tātad ir bijuši pierakstos, bet precīzi atrašanās vieta nav zināma. Visiem šiem zaļajiem, ja mēs uzspiežam virsū uz vārdu uzvārdu, šeit kreisajā pusē parādās kapu grāmatas, viss ieraksts, un labajā pusē ir atrasta konkrēta persona, ir atrasta kapos. Šīm te sarkanajām uzspiežot parādās, ka kapu grāmatā ieraksts ir, bet kapos konkrētu personu mēs te neatrodam. Kā pareizi rīkoties šādā situācijā? Ja jūs zinat konkrētas personas apglabāšanas vietu, tātad kapos schematiski pa priekšu viņu ievadiet, tad atverot šo ierakstu, šeit apakšā parādīsies lodziņš un iespēja konkrēto kapu grāmatas ierakstu ar personu kapos sasaistīt.